Likumprojekta anotācijas līdz noteiktam brīdim tiek aktualizētas, un tad viņa aktualizācija apstājās, un viņas tā kā paliek iesaldētas laikā un telpā. Bet tad, kad likumprojekta izstrāde turpinās, parādās jauni priekšlikumi un idejas, un tad patiesībā faktiski netiek vērtēts, kāda varētu būt šo priekšlikumu un ideju faktiski sekas un kas mūs sagaida. Ņemot vērā jau Latvijā iedibināto tradīciju, ka tomēr mums ir ļoti atklāts un sabiedrība izsekojums normatīvu aktu izstrādes procesu, jo faktiski mēs varam iesaistīties jau diskusiju dokumentu stadijā, darba grupas, valsts sekretāra sanāksmes, ministru kabineta sēdes un tā tālāk, tad droši vien, ka ievērojot šo atklātības tradīciju, kas jau mums ir izveidojusies, varētu būt arī diskusija par to, ka deputātu balsojums komisijā ir publisks. Bet viennozīmīgi šeit ir jāņem vērā arī apsvērumi, vai mums ir svarīgāka atklātība, vai mums ir svarīgi kaut kādi citi apsvērumi. Te ir tas jautājums, ka varbūt izvērtējam ideju un idejas sekas, un atsevišķos gadījumos pieļaujam neatklāt idejas avotu, ja tā ideja ir fantastiska, ja tas priekšlikums tiešām ir fantastisks un dod labumu sabiedrībā. Manuprāt, Latvijā mēs esam iegājuši tajā attīstības stadijā, ka mums vairs nevajag daudz normatīvu aktu, bet mums vajag mazāk, bet kvalitatīvāks. Un tāpēc ir būtiski, ka tiešām, lai normatīvi akti tiktu izsvērti, kādas sekas, problēmas viņi mums varētu radīt, kāda būs ieguvumi, ko mēs zaudēsim, jo nekad neko nevar iegūt, neko nezaudējot, lai tas tiktu izsvērts. Un ja ministrija rīcībā ir vairāk vai mazāk profesionāls administratīvais aparāts, kas ir uzkrājis arī prasmes gadu laikā, lai izvērtētu sekas, tad zināmā mērā parlamentam šāda administratīva aparāta ar kapacitāti nav. Tāpēc faktiski tā ideja par to, ka arī parlamentā tiek veidot analītiska vienība vai pētniecības centrs, ir apsverama, jo tas varētu būt palīgs deputātiem aprēķināt tātad likumprojekta sekas, ietekmes, zaudējumus, ieguvumus, un iespējams arī dažos gadījumos piedāvātu alternatīvu informāciju nekā tas ir, piemēram, ministrijas viedoklim, un tad var skatīties uz to bildi jau krietni plašāk.